Nu, tas ir sākumam, kad tie novērojumi izteiktie novērtējumi par to meteorītu bija tik dažādi, kad es kā enerģētiķis sāku domāt, ka tas sprādziens, atombummas arī sprāda. Viņi salīdzina to meteorītu ar atombummu. Bet vai enerģētiski kāds ir padomājis, teiksim, vai viņas kaut kā var savilkt tos datus kopā? Un šeit ir tas novērtējuma diapazons, ja? Masa no 1 līdz 10 000. Tas, teiksim, bet tā arī pašlaik visur figurē. Izmēra apmēram tur līdzīgi. Ātrums, žurnālists teica, 18 000 km/sekundē. Tas ir, es kā neastronoms, es gandrīz pieņēmu to ciparu, bet izrādījās beigās tikai 18 kilometri, ja? Tad 1000. Un tās kilotonnas, tās tā sakot, man pazīstamākas, un es ātri sāku ar tām kaut ko rēķināt. Un iznāca tā, kad, te jūs varat izlasīt, ja? Kad tie NASA vērtējumā tika uzrādīts cipars 2,1 petaģauls. Un es no savas puses izrēķināju, jūs izlasiet, kad atomu stacijās arī izdalās enerģija, cik var dabūt, tas ir kilotonas salīdzināja, un tie cipari bija ļoti tuvi. Es nopriecājos, ka es jau kaut ko sāku mācīt izrēķināt. Un tad es sāku domāt, bet tur taču kodola enerģija nav. Kāda enerģija tur ir sākotnē, primārā? Tikai kinētiskā. Es esmu inženieris, es neesmu fiziķis dziļš. Bet es sapratu, ka varbūt, ka tur kaut kas piedalās kādas citas enerģijas, bet tās noteikti maz. Tad es vienkārši pareiķināju mv kvadrātā dalīts uz 2, un iznāk, kad pretrunīgs rezultāts, ja? Jo sprādzienā ir izdalījusies lielāka enerģija. Kā tas var būt? Es sāku domāt no visām pusēm, droši vien nav pareizi tanīs, jo tik liels diapazons bija tanīs novērtējumos, kad jāskatās tie novērtējumi ir. Tad es paskatījos to pašu NASU, amerikāņu, un pēc maniem rēķinājumiem iznāca, ka viņi pa daudz 500 dod. Ja precīzi rēķina, ap 400 kilotonus tur sprādzienē. Un tie Krievu zinātņu akadēmijas, viņiem, ja paņem pat lielākos to 100 tonnas un 7 km/sekundē, viņiem nesanāk tās sprādziena enerģija. Līdz ar to es vairāk nosvēros uz tiem NASA rādītājiem, un pēc tam man ienāca prātā, ka izmēri arī doti. Masu es zinu, masu es pieņemu, ka tas jau tā ir tā 10 000 tonu. Izmērs es zinu, es varu izreikināt īpatnējo svaru. Un tā kā es viņu izreiķināju, tad es sāku meklēt internetā, vai kādi tad ir svari. Noskaidroju, kad ir metāliskie meteorīti, tiem ir 6000. Un šeit man iznāca citāds cipars un atrada, ka Baldonas meteorītam ļoti līdzīgs ir bijis īpatnējs svars. Tātad es sāku arvien vairāk ticēt saviem tiem rezultātiem, un es paliku pie šiem rezultātiem, kad, ja būtu, teiksim, kāda no tām novērtētājiem devuši kaut kādu skaidru ciparu, tad vajadzēja visus 4 savā starpā līdzsvarot. Ja mēs gribam atkāpties, teiksim, pieņemt kaut kādas Krievu, nevis 10 000 tonnas, bet tikai 100 tonnas, ja, tad ir jāmaina ātrums un tā tālāk. Tā kā es biju priecīgi, ka es tāds rezultāts iegūstu un darīju zinām Krastiņu kungam. Viņš man uzaicināja jums izstāstīt to. Ar astronomiju es esmu ļoti maz saistīts, vienīgais nākot šurp, es atceros ikaunieku. Es sāku strādāt Zinātņu akadēmijā 58. gadā, es biju komjaunietis, mums bija komjauniešu sapulcs, un bija uzaicināts ikaunieks izstāstīt kaut ko interesantu par astronomiju, par kosmosu. Un es atceros, viņš uznāca uz skatuves, mēs tur jaunieši klausamies, viņš saka, kosmos, tas taču ir kaut kas vienreiz. Tur nav, tur ir bezsvara stāvoklis.
Nu, iedomājieties, jūs skūpstiet savu partneri, jūs viņu varat pagriezt 90 grādi, jūs varat pagriezt 108 grādi, tas taču ir kolosālās iespējas. Ar to es gribu noteikt sastāvu. Paldies. Bija vēl viens papildu rādītājs, aprēķinam, cik daudz Latvija enerģiju patērē, un sanāca laikam vienai nedēļai visai Latvijai elektrība no šīs sprādziena pietiktu. Labi, paldies, te mums... Pāris vārdus piebilst. Tātad, uz ko NASA balstīja savu aprēķinu, ir pasaulē infraskaņas novērojuma staciju tīkls, kas pamatā ir domāts tieši nelegālu, nesankcionētu kodolu izmēģinājumu fiksēšanai. Un tas stacijas atradās dažādās vietās un saņēma dažādu to infraskaņas, intensitāti uztvēra, un arī uz to balstījās tas aprēķins, tā kā NASA varam lielā mērā ticēt, bet ir viena ļoti jauka programmiņa internetā, kas saucas Earth Impact, ar kuras palīdzību jūs paši varat modelēt, kā tāds debes ķermenis ielido Zemes atmosfērā un uzsprāgst. Un labāk iznāk, ja ir 20 metru un ātrums 20 km sekundē, tad arī labāk atbilst tie augstumi, kuros sākās tā sadalīšanās un kuros beidzās. Tā kā tad varētu sanākt labāk. Jā, varētu sanākt tās 500 kilotonas, sanāktu drusku mazāks vidējais blīvums, kas akmens meteorītiem ir drusku mazāks kā baldonas 3,4 un labāk sanāk. Bet viena lieta pēc tās programmas modelēšanas nesanāk tas, ka nevar iegūt tādu spēcīgu sprādzienu, kāds reāli bija. Tajā šis modelis nenostrādā pareizi. Bet tātad informācijas uzrakstīšu to vietu internetā, kur jūs varat meklēt. Paldies par šo papildinājumu. Šobrīd pamazām tie meteorītu gabaliņi tur viens otrs maziņš tiek salasīti, tā kā es pieļauju, ka tas īpatnējais svars, restīvi viņa blīvums varētu būt zināms lielums. Vai no tā nevarētu izsecināt precīzāk? Viņam vajag kaut kādu laiku mēnesis, lai noskaidrotu to. Un tad viņa paziņošana sīkāk tāds pašām. Jā, es pieņemu, ka tiešām tie būs tie svarīgākie precizējošie parametri, kur tad ļaus arī reāli novērtēt, kas un cik daudz uzsprāga virsšķeļābīnskas. Sakritīs tādā gadījumā, jo, cik es sapratu, kinētiskā enerģija ir izrēķināta brīvam kosmiskam lidojumam pēc parastās skolas formulas. Ienākot Zemes atmosfērā jāpieskaita klāt, lai būtu pilna enerģija, man liekas, bija jāņem vērā arī potenciāla enerģija, un tad vajadzētu sakrist. Paldies. Es tā ceru, ka mēs līdz nākamajai reizei sanāksmē šādi papildinot un precizējot parametrus noteikti būsim jau ieguvuši precīzi rezultāti. Bet tad laiks iet uz priekšu, un es lūgšu mūsu nākamo stāstījumu Ilgmāru Eglīti par to, kas ir novērots Baldonas observatorijā 2012. gadā.